Runcis zābakos. Reiz dzīvoja dzirnavnieks, kuram bija 3 dēli. Dēliem pienāca laiks doties pasaulē laimi meklēt. Vecākajam dēlam tēvs novēlēja savas dzirnavas, vidējam dēlam ēzeli, bet jaunākajam nekas nebija atlicis. Tev paliek tikai Runcis, sacīja puiša tēvs. Tā nu jaunākais dēls devās pasaulē ar kaķi padusē. Es nomiršu badā, viņš skumji novilka. Nē, nenomirsi viss, atsacīja kaķis. Es padarīšu tevi par princi, saimnieki, ja vien sagādāsi man zābaku pāri. Izbrīnītais dzirnavnieka dēls par pēdējo naudu nopirka Runcim spīdīgus ādas zābakus. Runcis iegāja mežā un noķēra treknu trusi. Taču viņš uzreiz vis neatgriezās pie saimnieka dēla, bet gan devās uz pili un pasniedza trusi pašam karalim. Dāvana no mana saimnieka, sacīja Runcis. Karalis nevarēja vien nobrīnīties. Kas ir tavs saimnieks, kaķīt? Viņš jautāja. Uz to kaķis izdomāja dzirnavnieka dēlam smalku titulu. Marķijs Karabas, viņš lepni paziņoja. Vairākus mēnešus pēc kārtas Runcis ķēra vistraknākos trušus un nesa tos karalim, kuram arvien vairāk iepatikās noslēpumainais kungs un viņa ziņnesis kaķis. Tikmēr dzirnavnieka dēls dzīvoja pusbadā. Kad mēs kārtīgi paēdīsim, viņš prasīja, nedēļām drupačus vien graužu. Aizeju uz upi un nomazgājies, vedināja viltīgais Runcis. Tur tevi gaidīs pārsteigums. Puisis aizgāja līdz upei, kurai pāri veda varens tilts. Kaķis zināja, ka drīz karietē garām brauks karalis un viņa skaistā meita. Tiklīdz kariete uzripoja uz tilta, Runcis sauca. Palīgā, palīgā, Marķijs Karabas slīkst. Karaļa kalpi piesteidzās pie jaunekļa, palīdzēja viņam tikt laukā no ūdens un ietērpa smalkās drānās. Tad viņu iesēdināja karietē blakus karalim un princesei. Karalis ļoti priecājās, beidzot sastapis kungu, kas sūtīs viņam tik daudz dāvanu. Arī princesei puisis uzreiz iepatikās. Runci, ko nu darīsim? Čukstēja dzirnavnieka dēls. Karalis drīz vien atklās, ka man nav ne graša pie dvēseles. Atstāj to manā ziņā, murrāja Runcis un aizskrēja karietei pa priekšu, līdz laukam, kur vīri pļāva labību. Kaķis tiem uzsauca. Karalis brauc! Ja neteiksiet, ka šī zeme pieder Marķīzam Karabasam, viņš jums nocirtīs galvu. Ļaudis nobijās un darīja, kā Runcis pavēlējis. Kad karalis jautāja, kam pieder zeme, visi atbildēja, tā pieder Marķīzam Karabasam. Tālāk kaķis traucās uz kādu varanu pili. Viņš zināja, ka tajā dzīvo cilvēkēdājs, kam piemīt burvju spējas. Runcis pieklauvēja un baismīgais cilvēkēdājs atvēra durvis. Ko tu gribi? Tas jaurojās. Esmu aizņemts, jo gatavoju svētku maltīti. Vai taisnība, varanais cilvēkādāji? Glaimīgi vaicāja Runcis, ka tu spēj pārvērsties par ko vien vēlies? Taisnība, norībināja cilvēkādājs. Skaties, acu mirklī viņš pārvērtās par briesmīgu rēcošu lauvu un metās vajāt Runci pa visu pili. Noguris vajātājs pārvērtās atpakaļ savā izskatā. Tas tev tiešām izdevās, atzina Runcis.
Bet tu noteikti nevari pārvērsties par ko mazu, piemēram, par pelīti. Protams, varu, noreicās cilvēkādais, un acu mirklī pārvērtās par mazu pelīti. Runcis to noķēra un tūliņ pat apēda. Tieši tajā brīdī pie durvīm piebrauca karaļa kariete. Vai šī ir jūsu pils, marķīze? Dzirnavnieka dēlam vaicāja karalis. Pirms puisis paspēja ko atbildēt, iejaucās Runcis. Jā, jūsu augstība, lūdzu, ienāciet. Pils greznību apbrīnoja gan karalis, gan dzirnavnieka dēls, kam nebija ne jausmas par runča nodomu. Bagātīgās cilvēkādāja gatavotās svētku maltītes laikā princese kaut ko iečukstēja tēvam ausī. Karalis sacīja jauneklim: Marķijs Karabas, es justos ļoti pagodināts, ja jūs lūgtu manas meitas roku. Tā nu puisis bildināja princesi, un pēc nedēļas viņi salauzās. Dzirnavnieka dēls kļuva par princi, savukārt Runcis dāvanā saņēma tik daudz peļu, cik spēja apēst, un vēl pāri jaunu spožu zābaku. Pēc tam dzirnavnieka dēls, princese un Runcis dzīvoja ilgi un laimīgi.